Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Ir klāt jauna darba nedēļa. Tas nozīmē, kā ierasts, klāt arī jaunais lidojuma plāns. Šajā reizē raidījumā runāsim nevien par cilvēku izgudrotajiem dzelzs putniem, bet arī dabas radītajiem. Kā zināms, aviācijā putni tiek uzskatīti par diezgan lieliem kaitēkļiem, kas var novest arī pie traģiskām katastrofām. Tādēļ lidostas ar putniem pamatīgi cīnās. Izmantojot dažādas metodas, to dara arī lidosta Rīga. Šeit par galveno kaujinieci tiek uzskatīta Dzintra. Viņu kolēģi draudzīgi dēvē par Ladybird, putnu meiteni. Savukārt pati sev amatu viņa nosaukusi daudz skarbākā vārdā. Tīri folkloras valodā var atbildēt putnu biedēklis. Un putnu biedēkļu amats lidostā ir visai pamatots. Kā nekā katru gadu pasaules civilajā aviācijā notiek aptuveni 40 000 sadursmi ar putniem. Ja zos, kas sver vidēji 5 kilogramus, satiekas ar gaisa kuģi, kas attīstīs ātrumu līdz 250 km/h, tad šīs sadursmes mirklī masa ir vidēji pustonu. Un kāda ir situācija Rīgā? Pagājušajā gadā bija mums, kad viens spārns bojāts un Air Baltica aviokompānijas lidmašīnas tika remontēta angārā. Un tad ir bijis, kad kājas ir iekļuvušas dzinējos un kad dzinēji ir jāremontē. Bet, paldies Dievam, jāsaka, mums nav bijis, protams, ne letālu iznākumu, ne tādu šausmīgu bojājumu. Putnu un dzīvnieku kontrolas speciālistei Dzintrai ir jāstrādā turpat 700 hektāru plašā lidostas Rīga teritorijā. Tas nozīmē, ka gluži kā policists reidā, arī Dzintra savā rūtotajā automašīnā noteiktos laikos veids apgaitas, jeb reidus pa visu lidostas teritorijas perimetru. To maršruts gan var mainīties atbilstoši putnu aktivitātēm. Darba putnu biedētājiem nekad nav maz, taču īpaši karsti iet vasarā. Pagājušajā gadā topa diena bija 13. jūnijas, šogad 14. jūnijā bija 30 000 putnu. Pie kam putni parādās mums apmēram 8:30 no rīta, un pulkstenis 13:08 viņi kā pēc signāla viss pazūd. Uz kurieni viņi pazūd, kas to lai zina, taču mēs varam pastāstīt, kā putnu biedēšana notiek laikā, kad viņi atlidojuši uz lidostu. Kā jau minēts, visu laiku notiek patrulēšanas speciālās dzelteni melnās rūtotās automašīnās, kas savukārt ir aprīkots ar īpašu tehniku. Tajā tiek atzīmēts viss, ko putnu speciālists piefiksē. Pamatu uzdevums ir lūk pa šo perimetru ceļu. Mēs visu laiku mēģinam dažādos ātrumos uzturēt tādu informāciju par to, kas notiek lidlaukā. Braucam. Šajā aparatūrā ir, protams, tāda brīža, kā, lūk, šeit praktiski nav neviena putna. Šeit man ir kontrolpunkts, un šādi kontrolpunkti visā perimetra ceļā ir 19. Un es vienkārši atzīmēju, ka putnu šeit nav. Katra mēneša beigās no mašīnā uzstādītās aparatūras visi dati tiek ievadīti datorā un pieļauj speciālistiem izvērtēt novitātes putnu paražās, kas savukārt dod iespēju plānot un organizēt darbus nākamajiem mēnešiem. Taču nevar nepieminēt, ka ar šīs aparatūras un skaļruņu palīdzību putni visbiežāk tiek arī triekti prom no lidostas. Aparatūrā ir 14 balsu ieraksti, tā sauktie distress calls, it kā baiļu saucieni. Bet no pieredzes varu teikt, ka putni reaģē, katra putnu suga reaģē dažādi. Ir putni, kas dzirdot sava bēdu brāļa, sugas brāļa, baiļu saucienu skrien glābt viņu, kā piemēram vārnas nāk glābt. Savukārt kājas, no kājām melnie ķīri, tie, mūsu draugus briesmās, lasamies mēs arī projām. Lai arī putnu baiļu saucieni šodien izklausās diezgan reāli, Dzintra mūs mierina. Tos radot, mūsdienās patiešām nav ciets neviens putns. Turklāt jāatceras, ka signāli radīti tikai tādēļ, lai putnu dēļ neciest arī cilvēki. Te gan jāteic,
Nav gluži tā, ka putnu un dzīvnieku kontrolas speciālisti no lidostas prom triektu visus lidoņus, kas gaidās ceļā. Piemēram, stārķi, lai arī izmēros ir iespaidīgi un šķiet, lidmašīnai varētu radīt krietnu skādi, ir to putnu vidū, kuri īpaši trenkāti netiek. No malas skatoties liekas dīvaini. Piemēram, staigā pa lidlauku liels stārķis, un mēs viņu neaiztiekam. Jā, ja mēs izreikinām, ka viņa augstums nebūs vienā līmenī, mēs varam izdarīt daudz sliktāk. Piemēram, aizdzenot no manevrēšanas ceļa, mēs viņu varam aizdīt uz skrejceļu, un tur būs daudz sliktāk. Tā ka tas viss, protams, ir jārēķina. Ja stārķi bieži vien netiek trenkāti tādēļ, lai neradītu vēl lielākas nepatikšanas, ir putni, kurus lidostas darbinieki liek mierā tādēļ, ka uzskata tos gluži vai par saviem palīgiem. Šādu titulu esot izpelnījušies peļu klijāni, kas lidostā maitājot dzīvi mazajiem putniem. Dažādus, tādus maziņus putniņus viņi mēdz aizdzīt un arī izķert pēlis, jo pretējā gadījumā pie mums ciemojas lapsas. Jā, jūs nepārklausījāties. Uz lidostu patiesi nāk lapsas, un to viltība esot vesela stāsta vērta. Pirmo reizi, kad es veicu apgaitu, bija kaut kur ap 200 lapsas izrakumi. Sākotnēji, kad es tikko sāku strādāt, lapsas nāca pie mums pa žoga apakšu. Tad mēs pagarinājām žogu visā šai garumā, kur ir režģa žogu, par pusmetru zemē. Bet, daba ir daba, viss notiek. Vienā gadā, aizpagājušajā gadā mums bija dziļa ziema ar lielām kupenām, un lapsas iemācījās dikti veiksmīgi kāpt pāri žogam. Un iemācījās, viņas mums ir īstas akrobātes. Tad šogad mēs novilkām šo stiepli, dzeloņu stiepli pa vidu, arī pa augšu, lai lapsas netiktu pāri. Kādu pusgadu, vairāk kā gadu nebija nevienas lapsas. Šovasar viņas iemācījās pārkāpt arī skaistie māni, skaistie strāzdi. Jā, strāzdiņi lido projām, jau ir rudens. Galvenais viņus padzīt ir projām no lidojuma koridora. Un to visu mēs, protams, arī piereģistrējam, kā strāžus mēs esam atvairījuši ar signāliem uz austrumiem. Tā, strāzdi ir prom uz austrumiem, bet kā tur palika ar tām lapsām? Ko viņas var darīt lidlaukā? Viņas nāk iekšā, noķer pelīti, pēd un aiziet atpakaļ. Bet atgriežoties pie putniem, izrādās to vidū ir kāds, kurš viltībā pārspējot pat lapsas. Laiku pa laikam, ja šis lidonis izdomā sapulcēties lielākā kompānijā, putnu biedētāji tam gan pievēršas, un tomēr. Tā īpaši jau mēs ar viņām nekarojam, jo vārnas ir reti gudri putni. Piemēram, viens tāds piemērs. Mums ārpus žoga tehniskajā zonā ir riekstkoks. Vārnām ļoti garšo rieksti. Viņas jau nevar dabūt vaļā tos riekstus. Tad es braucu pa tehnisko zonu, viena nomet mani pie riteņiem. Es jau saprotu viņas gudrības, tā pagriežu un apbraucu. Šausmīgi, dusmīga, piepūtās tāda nikna. Tad izdomāju, ka viņas jau var atlidot šeit, jo te ir cements, tāds stabils betons. Un uzlido zināmā augstumā un met to riekstu. Rieksts sašķīst, un tad visas draudzenes ātri ir klāt, un visas ir pēdušas. Protams, mēs sākām viņas dzenāt. Dzenājam projām, atkal viņas ir dusmīgas. Bet viņas ko izdomāja? Tas bija apmēram nedēļas laikā. Izdomāja, ka pa dzeltenajām līnijām pārvietojas lidmašīnas. Viņas noskatās, kad nāk lidmašīna. Es lidmašīnai tuvoties nedrīkstu. Viņa pielido ātri lidmašīnai priekšā, uzliek uz dzeltenās līnijas. Lidmašīna pārbrauc riekstam pāri izšķaida. Un kamēr es vēl drīkstu pievienoties, vārna ir paņēmusi savu riekstu no dzeltenās līnijas. Interesanti, kura putnu šķirne, raugoties no aviācijas skatu punkta, ir tā nejaukākā? Lielākie nepatikšanu sagādātāji ir kājas.
Pirmkārt, viņas, man ļoti jāatvainojas par izteicienu, ir divi stulbi putni savā ziņā, jo ļoti grūti atvairāmas viņas ir. Un kas vēl ir, viņu ir daudz. Ja putnus no lidlauka neizdodas aiziet ar baiļu saucienu atskaņošanu, nākas ķerties pie nopietnākiem ieročiem. Tad mēs lietojam raķešu pistoles. Dažādi veidi raķetes iekšā ir raķetes, kas veido izšaujot zilu dūmu mākoni. Tad putniem šķiet, ka šis dūmu mākonis viņiem tur vēl seko kādu laiku. Ir raķetes, kas veido oranžu dūmu mākoni, tad ir raķetes, kas veic dubult šāvienu. Viens troksnis ir izšaujot, otrs troksnis ir gaisā. Tad ir signāla raķetes, ir salūta raķetes, dažādos veidos. Protams, tas ir ļoti efektīvs paņēmiens, ļoti, un tas ir galējais. Ja citi paņēmieni neder, tad mēs lietojam šīs raķešu pistoles. Citās lidostās putnu izgaiņēšanai mēdz izmantot arī apmācītus suņus un pat plēsīgos putnus. Tādus lidosta Rīga vismaz pagaidām neplāno ieviest. Un tomēr ir kāds atbaidītājs, par kura efektīvāka neesot. Visefektīvākais atvairīšanas paņēmiens tomēr ir un paliek pats cilvēks. Ar savām plaukstām, ar savu skaņu, jo no tā noteikti bēg. Pie dažādajām metodēm, ar kurām lidosta cīnās pret putniem, mēs atgriezīsimies arī nākamajā raidījumā. Starp citu, to ieteiktu noskatīties arī katram namsaimniekam, kas mēģina apkarot savas bezdalīgas, bet par to nākamreiz. Savukārt mēs būsim atpakaļ pēc īsas pauzītes, kad vairāk parunāsim par helikopteriem. Malārija, indīgas čūskas un dusmīgi lauvas ir tikai neliela daļa no visa tā, ar ko savās darba gaitās ir nācies saskarties mūsu nākamajam stāsta varonim. Viņš ir Latvijā viens no pieredzējušākajiem helikoptera pilotiem un lieliski zina veidu, kā pārbaudīt citu helikoptera pilotu meistarību. Palūdziet, lai viņš virs Pētera baznīcas gaļa iekarās un nenovirzās ne pa centimetru, ne pa labi, ne pa kreisi ar savu helikopteru. Ja viņš to varēs izdarīt, tad viņš apbrīno vērts tā. Interesanti. Pašam tā kādreiz virs Pētera baznīcas gaļa ir sanācis karāties gaisā un ne centimetru nenobītīties uz vienu vai otru pusi? Es nedarīju to virs Pētera gaļa torņa. Es to esmu darījis, daudz savādākos sarežģītos kalnos, Es esmu veicis montāžas ar helikopteriem Malaizijā. 3000 metru augstumā. Personīgi es esmu ziemeļos strādājis Arktikā, tad es esmu strādājis Tuksnesī. Es neesmu bijis Antarktīdā, tur nav man pieredze. Bet visi pārējie reģioni ir pazīstami. Aivars helikoptera pilota licenci ieguva vēl padomju gados, laikā, kad par mācīšanos pašam jāmaksā nebija, un licence, kuras iegūšanai šodien būtu nepieciešami vairāk nekā 100 000 eiro, tika iegūta neko nemaksājot, vēl vairāk. Par mācīšanos pats students saņēma stipendiju. Simbolisku, bet tomēr. Bija Padomju Savienība un viss bija vēl. Man vēl maksāja stipendiju 9 rubļu mēnesi. Bet es biju teicamnieks, man maksāja vairāk, 10,35. Tur mēs apguvām divus helikopteru tipus. Mazākais bija tāds Mi-2, un otrs bija jau Mi-8. Tur arī bija liels gandarījums, jo tā bija ļoti progresīva skola un tehnika arī progresīva. Tas ir pirmās klases helikopters, un viņš ir liels, 12 tonnas maksimālais pacelšanās svars. Mēs uzreiz biju otrais pilots uz šīs lielā kuģa. Taču bezmaksas studijām ir arī mīnus. Mācīšanās notika plašās Padomju Savienības vidienē, tālu prom no mājām. Tāpat vissarežģītākajos klimatiskajos apstākļos, ko spēja sagādāt Krievija, tika aizvadīti arī pirmie darba gadi, kas kopumā ilga vairāk nekā 10 gadus. Tur bija norīkojums, es tiku uz ziemeļiem, uz Komi, Autonomo republiku. Geologus apkalpojām, gāzes vadus, nafteniekus, tur visādākas veicām. Arī tos pašus dežūras uz meklēšanas glābšanas darbiem.
Šo gadu laikā Aivaram bija iespēja arī pilotēt pasaulē joprojām pašu lielāko helikopteru Mi-26, kas ir turpat 2 reizes lielāks nekā Amerikas lielākais helikopters. Vajadzēja iziet tādu psiholoģisko testu, kuri būtu derīgi uz to, uz Mi-26, jo tā tiešām tas ir skaists gaisa kuģis, es viņu apbrīnoju, tā ir fantastiska tehnika. Es ieņēmu 2. vietu tajā visā no 750 cilvēkiem, kurus testēju. Un es apteicos, jo šī ir mana pirmā mīlestība. Te laiks iestarpināt. Pirmā īstā mīlestība ir helikopters Mi-8, kas Aivaram bijis līdzās gan grūtos, gan priecīgos brīžos. Arī šodien tieši Mi-8 ir Aivara uzticamais darba zirdziņš, ar kuru pabūts visneparastākajos pasaules nostūros. Šī mašīna, viņa tikpat veca kā es, un vēl 50 gadus viņš ies. Jo viņš ir pats veiksmīgākais savā kombinācijā, teiksim, izmēra, aerodinamikas un tur tādi novatoriski risinājumi bija. Tas viens konstruktors ir vienkārši apbrīnojams. Jau 60. gados, par kuriem tagad tikai sāk runāt un tagad to mēģina pasniegt kā kaut ko jaunu, saprot. Viņam ir pilnīgi automātiska degvielas regulēšana un vadība. Es domāju, ka tiem ārzemēs arī ir, bet tagad es viņus sāku tā studēt, izrādās, ka nav. Šitam jau 60. gados bija un 5 spārni bija. Jo 5 spārnu rumba, viņai ir, izrādās, mazāk vibrācijas dot nekā 4 spārnu vai 2. Un toreiz viņa tika izveidota. Viņš viņš ir tāds, kā sieviete tāds. Maigi ar viņu vai kā pietiec. Ļoti maigi. Lai vai kā, pienāca diena, kad Padomju Savienība izbeidzās, un izbeidzās arī Aivaram tur strādāšana, taču darboties gribējās, un gribējās tieši uz helikoptera. Tas viņam izdevās. Tas bija 98. 9. gads. Es strādāju ar vienu beļģu kompāniju. Mēs uzņēmām filmas pa apkārt zemeslodē. Bija tāds plāns 5 kontinentos, bet realizējām mēs tikai vienu. Tas bija ar franču televīziju kopā Āfrikā. Kaut arī visas filmas kopā ar frančiem un beļģiem uzņemt neizdevās, latviešu pilota prasmes tika labi novērtētas, un šie paši beļģi izkārtoja gan pilotam interesantu, gan helikopteram piemērotu darbu Malaizijā. Piedāvājums nāca no Malaizijas organizēt kaut ko ar helikopteriem, lai varētu izvest sarkanu koku no džungļiem, no kalniem. Tas ir dārgs koks, ko savādāk arī tās ekoloģiskās tehnoloģijas sāka parādīties, lai ar buldozeriem zemi neārdītu un džungļus nepostītu, tad nogāž to koku. Un tad viņi sazāgja, un tad ar helikopteri tām garām trosēm pa 80 metru apmēram viņus izceļ tur. Es aizbraucu tiem džungļiem uz Borneo, pastrādāju ar viņiem, nozāgēja 5000, man liekas, kubikmetru. Un tas helikopters bija labs, bet viss pārējais bija nekur nederīgs. Tur ķīniešu tāds grepulis bija un tā tālāk. Un viņš lūza katru dienu pa 10 reizēm un nāca lietus sezona virsū, tie koki sāka pūt. Un tāda pirksta resnumā tārpi viņus varēja dzirdēt, kā viņus grauž pilnīgi. Un tad tā valdība pateica, ka iebāzīs mūs cietumā, ja mēs neizvedīsim, jo dabu postīt nedrīkst. Tad smadzenes ātri strādā. Es tā fiksi atlidoju uz Latviju. Es nošpikoju drusku no amerikāņiem un te pats izgudroju savu to greplu. Tas satvērējs tāds. Un tad mēs nedēļas laikā visu to koku izvedām un es pateicu, es vairāk afērās nepiedalos. Bet tas palika, ka tur ir darbs, tur ir potenciāls, un tas darbs ir ar koksnes izvešanu. Tas ir tā, ja tā viņi varētu salīdzināt ar pirmo formulu, tad tā ir pirmā formula. Tur ļoti augstas klases jābūt pilotiem un visam kam. Atrodot atsaucīgus cilvēkus, izdevās nodibināt uzņēmumu, kurš spēja iegādāties arī helikopterus. Nelidojošus, bet tomēr. Mēs iegādājāmies pamestus 2 helikopterus Spilvē, kuri 10 gadus bija nostāvējuši. Izremontējām viņus, sataisījām visu aprīkojumu,
Tā firma principā radās un aizbraucām uz to atkal uz Malaiziju. Dabūjām visus arī licences un certifikātus un eksploatantu apliecību. Malaizijā mēs vispār no citas valsts pirmie vispār vēsturē arī to. Labi, tas viss bija labi, bet darba nebija. Partneris nolēma no tāda grimstoša pasākuma izstāties. Savukārt Aivars apņēmās nepadoties un izrādās, tas bija pareizi darīts. Un man kaut kā sāka veikties. Es dabūju vienu darbu, otru, tur sāku kaut ko nopelnīt. Un izpirku tos helikopterus. Tā. Un tad bija 4. gads jau, jā. Un tad es nodibināju šo te kompāniju, GM helikopterus. Starp citu, GM nozīmē Global Meridian, jeb zemeslodes meridiānus, un šis apzīmējums ietver ambīcijas, uz ko kompānijas liecas. Panākt, lai uz katras no pasaules meridiānām būtu pa helikopteram ar Latvijas karogu. Pagaidām gan uzņēmumam pieder 8 helikopteri, no tiem 7 Mi-8, bet viens mazāks. Ar to tiek veikta sākotnējā pilota apmācība. Savukārt 5 Mi-8 šodien strādā tajos pasaules punktos, kur nepieciešama palīdzība pēc dabas stihijām. Un te jāatceras, ka stihijas, tsunami, spēcīgas zemestrīces un tam līdzīgas notiek tajos pasaules nostūros, kur ierasta lieta ir arī pirāti, nāvi nesoši odi, čūskas un citi mošķi. Aivars atzīst, daudzajos darba gados arī pašam ir nācies sastapties ar šīm blaknēm. Piemēram, malārija viņam nav tikai vārds medicīnas enciklopēdijā. Vakcīnas nav pret malāriju. Cik reizes brauc, tik reizes var arī noķert. Es esmu slimojis 2 reizes ar malāriju. Tā diezgan nopietni, jā. Bet tas bija pēc tam izārstēm, jau 16 gadi, tā nav. Viss labi. Bet lūk, neliels asas sižeta stāstīņš ar gremdēšanos atmiņās par siltu nakti Telšu pilsētiņā Nīgra lauvas kompānijām. Mēs bijām teltīs uz Zambezi upes. Tur, kur tas Viktorijas ūdenskritums netālu. Zimbabvē, jā. Un tagad, kur 4 no rīta gulējām teltīs, pēkšņi iemaldījās lauva tur pa vidu. Kā ierēcās viss. Es no sirdstrieku gandrīz dabūju, bet nevajag līst. Mēs esam instruēti, nevajag rādīties ārā, tad padarīja paliet. Un taču te parēc aizgāja. Nekas nebija. Vaigā skatīt arī nepārāk draudzīgi noskaņoti rāpuļi. Kobra bija trailerī man ielīgus, kur es dzīvoju. Bet arī viņu nevajag aiztikt, viņš aiziet. Turklāt, kā jau pilotam pienākās, asas izjūtas ir piedzīvotas arī lidojuma laikā. Tāds diezgan nepatīkams bija gadījums. Man izslēdzās divi motori, mēs kritām. Bet slikti. Bet es paspēju iedarbināt no 5. reizes pirms zemes un nenokritām. Mēs tikām tajā aplidojumā un nebija ieslēgta. Tas bija jūlijā, tur ziemeļos, tur ir augsti. Un es negaidīju to. Es tikko gadu lidoju kā kapteinis un nebija pieredze vēl. Tad tas notika. Mana kļūda. Noslēgumā atliek vien piebilst, ka Aivars ir sava darba fanātiķis. Turklāt viņš apmācījis nevien sava uzņēmuma ekipāžas, bet palīdzējis arī Latvijas gaisa spēku pilotiem. Viņš kā instruktors sev izvirzījis vienu, it kā vienkāršu, taču ārkārtīgi būtisku uzdevumu, kas balstās uz teicienu: drošam pieder pasaule, pārdrošam kaps. Iemācīt to, lai cilvēks rupi izsakoties nenositās. Ar Aivaru tiksimies arī kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem, kad uzzināsim, ko mūsdienās nozīmē pirāti un kāda ir dzīve pirātu gūstā. Bet atbildēsim uz jautājumu Antrai, kas ir nedaudz samulsusi gatavoties savam kāzu ceļojumam. Viņa vēlas jau laicīgi, tātad lētāk arī iegādāties biļetes lidojumam, taču nezin, kā to izdarīt, kā nekā šobrīd viņa vēl ir kaldiņa, bet ceļojumā dosies kā bērziņa. 99,9% gadījumu persona jau zina, vai viņi pieņems sievas vai vīru uzvārdu. Un arī biļetes attiecīgi tiek iegādāts ar attiecīgo uzvārdu. Un mums tā situācija ir tāda, jā, ka mēs saprotam, ja ir daži gadījumi, ka tas tā nav, ir bijušas kādas neparedzētas izmaiņas vai tiek mainīts lēmums, tad bez šaubām mēs esam bez maksas to uzvārdu arī mainījuši, bet jāatzīst, ka tie ir ne vairāk kā 2 vai 3 gadījumi
gada laikā, jo tiešām cilvēki plāno laulības, tas ir tomēr būtisks notikums, un pēc tam attiecīgi pakārto medus mēnešu ceļojums, un jau tomēr zina, ar kādu uzvārdu viņi ceļos. Un biļetē ir rakstāms tas uzvārds, kas jums būs pasē. Turklāt nav arī svarīgi, vai pēc laulībām mainīsiet pasi. Ceļošana ir tāda lieta, kur mēs prasam minimālu personas informāciju, mēs prasam tikai vārdu, uzvārdu un jūsu reises numuru, tas jums ir jāizvēlas. Un netiek prasīta ne nacionalitāte, ne pasa numuru, ne personas kodu. Tā ka dara atcerēties, biļetes jāpērk uz tādu vārdu, kāds būs pēc kāzām. Vēlāk kaut ko mainīt būs ārkārtīgi sarežģīti, ja ne neiespējami. Bet ja šodien redzat lielisku piedāvājumu, tomēr īstas skaidrības par dienu, kad dosieties kāzu ceļojumā nav, var ieteikt vien parūpēties par iespēju izlidošanas datumu mainīt. Ar to arī savu lidojumu plānu šai nedēļai esam izpildījuši. Tiksimies ar jums jau pēc nedēļas, kad piedāvāsim jaunus stāstus par un ap lidotājiem. Lai jums jauka šī nedēļa! Ātā!